staigāja apkārt tie narāli. Tagad viss, ko viņi darīja, citiem met krapali. Tāpat kā bomž, kas ļaudīm prasa kapeiks. Un mūsu liepais mēņi jūtās kā prezidenti. Visiem piepisās, it kā legālais būt kabatā. Kā viņi nesaprot, ka jāķer ir tie narkomani, kuri apkārt staigā netīrās trenuškās. Bļā, čist, Liepājā ir kā cietumā, vairs gaisā meklējot tā saldā brīvība. Tikai pretī gan narkomāns smak, kas padara mani ļoti traku. Tāds padara man skolotājs, kurs man skolā māc. Man nevajag mācīt, jo man pašam galvā aparāts. Es to vakar uztaisīju kašaļ pagrabā. Iemet laķik, viņš tev parādīs, kas jādara. Tas bija domāts, ka es nejādu vispār nihujā. Tāpat, kad Reins iedod man bambu pirtiņā. Eubredā vēl nahujā. Vai tad tu vispār nenāc pie saprātā? Tikai rītos, kad ceļos no gults, obligāti tad ir jāpakastā kūs. Jāpārbauda, vai ir rīta stindis, jo tas piederās pie dzīves stingri. Man pilnībā paibaļ par skolu. Viss, ko viņi dara, ir mans smadzenes post. Kaķis mans smirdīgās kājas, kad es pārodos no grūts dienas mājās. Grūts skatīties, kad citiem sūdīgi klājās. Arī Liepājai, kuras ir mūsu mājas. Diemžēl ir par vēlu, lai kaut ko mainīt, jo tur esam pie tā paši mēs vainīgi. Jādzīvo tālāk tā kā jobaniem dzērājiem. Tāds esmu es, kad esmu sevī noslēdzies. Jāgaida, kad narkomāni sāks vairoties, un pēc tam valdīt pār visiem rajoniem. Bet tas nenotiks, kamēr esam dzīve Reini, jo mēs esam ezerkrasta kapteiņi. Mums vienmēr kaķis stāv pie paģiem sardze. Kaut ko nepareizi izdarīs, viņi skrāpēs. Sāpēs, kad tavas olas būs pārplēs. Tas sāpēs tik daudz, cik kļūdas esmu pieļaus. Kaut tās varētu paņemt pie sevīm tiešā un ieslēgt savā jobanajā sirdī iekšā. Nevēlos vairāk kādu vēl es sāpināt, kad ieraug man uzskat, ka ir garām gājējam. Beigšu vienreiz buldēt un nobeigšu beidzot to pantu. Normā bija vēl.